ātrākais ceļš. Tā tās dienas paiet, rūpējoties par mīluļiem. Individuālais komersants mākslinieks zirgā, jo saliekās divas manas sirds lietas. Viens ir mans darbs ar nekustamiem īpašumiem, un otrs ir zirgi. Parādīsim dzīvoklīti. Kāpēc es sāku strādāt nekustamo īpašumu nozarē? Savulaik es dzīvoju Francijā. Pats meklēju sev dzīvokli, pēc tam arī pārdevu. Es redzēju, kā cilvēki to dara, kā viņi sagatavo piedāvājumus. Es jau tad sapratu, ka man patiktu šajā jomā strādāt. Ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem. Un tā sajūta, ka tu vari palīdzēt ar savām zināšanām, man šķiet ļoti interesanti. Kā es tajā visā sevi pozicionēju un jūtos, es jūtos ļoti labi, jo es jūtos, ka es esmu cilvēkiem palīdzējis. Tā, perfekti, mēs tagad apskatījām dzīvokli, iefilmējām, un es jau sūtīju video uz Ameriku klientei, lai viņi apskatās. Par ko jūs attālināt? Es esmu tāda pievienotā vērtība tajā visā, un ļoti bieži tādos gadījumos es arī sajūtu un saredzu, ka es esmu tiešām nepieciešams. Šajā darbā, man liekas, pie katra darījuma ir kāds izaicinājums. Patīk viens teiciens, kad dzīvē nav problēma. Dzīvē ir tikai izaicinājumi. Un tu viņus vai nu viņus pieņem un risini to jautājumu, vai nu tu raudīji un saki, kad ir problēma un neko nedari. Atstāji to uz citiem. Sadarbība ar kolēģiem palīdz, protams. Viens ir tas, ka ir svarīgi, manuprāt, būt komandā, jo komandā vienmēr ir lielāks spēks. Un līdz ar to, ja mēs ņemam to pašu, pieņemsim, kad ir mums 30 aģenti, tad ir 30 īpašumi. 30 īpašumi, ko piedāvāt vienam klientam. Vēl es gribētu pateikt, lai cilvēki nebaidās lūgt pēc palīdzības, pēc profesionāla palīdzības un nedomāt, kad es varu visu izdarīt pats. Lūk, tāda ir ikdiena mana. Jāskrien turpu šurpu, mainās arī pēdējos brīžos visādas tikšanās un lietas, un jāspēj pielāgoties. Tāda ir tā mūsu ikdiena.